Vadītājiem jābūt autoritātei kolektīvā. Katrs kolektīva loceklis, kāds viņš būtu, tam vadītājiem ir jāredz viņu kā to kolektīvu kā vienu tādu kopu, kā kulaku. Lai gan tur ir dažādi cilvēki. Viens ir, teiksim, tāds, kas pretī derodā, viens, kas kritizē, viens, kas histeriski bļauj, un trešais vēl. Ja visi cilvēki būtu vienādi kā roboti vai koku cilvēciņi, tad nebūtu interesanti. Un, lūk, šim kolektīvu vadītājiem jābūt tādam, kurš prot dot uzdevumu, prot šo uzdevumu izkontrolēt un prot paprasīt un rūpējas pa kolektīvu cilvēkiem, viņiem, teiksim, palīdzot risināt kāds ģimenes jautājums, kaut kāds grūtas dzīves jautājums, tātad kolektīvu vadītājiem tas ir jāzina. Tad tas bija pats galvenais saliedēt kolektīvu. Visus aicināja svētkus svinēt, kopīgi braucam uz teātriem, uz koncertiem. Bet, lai tam cilvēkam palīdzētu, tad no viņa varēs arī gaidīt atdevi. Ir jāpasaka, vai cik jums te ir skaisti, kas jūs pa malačām meitenes esat. Tas ir gandarījums katram cilvēkam, jebkuram, kad uzslavēs tevi. Bet galvenais ir pārzināt visu saimniecību un saprast, kā tai saimniecībai jākļūt uz priekšu. Viņa arī kadrus meklēja profesionāļus. Un arī, ziniet, es tā interesanti, arī labus cilvēkus. Tā kā es domāju, ka profesionāli ir viena lieta, bet otra lieta arī cilvēki iekšīgi. Es domāju, teiksim, tas kā kadru jautājums, tomēr ir ļoti izšķirīgs, ļoti. Ja tu neļauj saviem darbiniekiem kaut ko darīt, neatrauti, ja? Tu nedrīkst to darīt arī pats. Mācēja parādīt to un likt gan bērniem, gan skolotājiem mums lepoties, ka mēs piedaram pie šā kolektīva. Un tas bija ļoti, ļoti mazsvarā. Un vadītājiem kolektīvā nedrīkst būt draugi. Viņam jābūt visiem vienādiem. Viņa ir beigusi augstskolu, viņa nenāks trauks mazgāt. Bet kāpēc ne, ja tu esi kolektīvā? Un ja tu arī ēdi no tā paša kolektīva traukiem? Cilvēciskās attiecības ir vispamatā. Atbildība un cilvēciskās attiecības. Kā tu var teikt savādāk?